ceļojums uz Tenerifi. Hello! Kas man patīk Tenerifē? Protams, pati sala, daba. Pati Tenerife kā liels botāniskais dārs ar ļoti daudz visādām Eiropas augiem. Jo pati Tenerife viņa ir pēdējā vieta, kur uzkraut kuģus pirms došanās uz Amerikas spāņiem. Attiecīgi tur audzēja ļoti daudz visādas pārtikas produktus. Ir zoodārzi. Viens no tiem pērtiķu. Like this one, yeah? Okay. Lora parks ir, teiksim tā, katras naudas vienības iztērētās vērts, jo tas ir piedzīvojums uz visu dienu ar ļoti daudz šoviem, ļoti daudz dzīvniekiem. Un, ja brauc ar bērniem, tad tā ir lieliski iespēja vēl pabūt akvaparkā, kas ir vēl viena labi pavadīta diena. Īpaši varu atzīmēt bruņinieku šovu. He's looking at me right off. Protams, pat cik mans kanāls ir vēstures piesitiena, bija interesanta pakaļdzīšanās Guanči. Varavīksne. Un Guanči, ja pareizi saprot, kā viņi izrunā. Salas pamatiedzīvotāji pirms spāņiem. Ja pastāst no mistikas puses, tad viņi ir varbūt ir Atlantīdas iedzīvotāji, kas varbūt tās ir iespējams, un Tenerife ir viena no Atlantīdas paliekām. Vai arī, ja mēs pieturamies pie kosmiskām teorijām, tad viņi ir zilacēni atnācēji no citas planētas. Vai arī, ja mēs pieturamies pie DNS lietām, tad ar DNS ir saistībā ar Āfrikas berberu ciltīm. Arī valodā ir līdzības. Bet kā ir patiesībā, tas laikam ir pagātnes noslēpums. Aizvien skaistāk un skaistāk varavīksne rodās. Kas ir tāds interesants misticisma un vēstures kompots. Imperiāliskās nācijas ambīcijas bieži vien mazākajām tautām beidzās ar izžušanu no kartes. Protams, kā turismu populārai vietai tur ļoti daudz maksas, vietas apskates, bet ir arī bezmaksas. Ļoti daudz, pieņemsim, 1000 gadus veca priede. Protams, iekšējie baseini. Un ejam izpētīt graustu. Senu graustu, tur kaut kas vēl ir. Vai ne, cik viņš sens, nemaz tik sens neizskatās. Tāds pēc kaut kāda Guantanamo cietumā. Pretā un kveži. Kaut kādas novērošanas torņi. Tur kaut kāda smuka mājiņa. Labi. Protams, interesanta pieredze alu dzīve, kas ir tāds tā kā alu skvots. Tas nav īsti legāls, bet tajā pašā ļoti populārs pavadīšanas laiks. Es sekoju vienam kanālam, kur viens vācu uzņēmējs tādā veidā pārzēmo, jo tas ir lielisks veids, kā ietaupīt naudu uz viesnīcu. Bet tas, protams, īsti nedara ģimenēm ceļojot. Bet, kas ir vēl interesanti, ļoti daudz Tenerifes sagadāja iedzīvotāji ir atbraukuši kā turisti un izdomājuši tur palikt uz dzīvi. Respektīvi, tas ir zvans šefam pēc atvaļinājuma, es atpakaļ vairāk nebūšu. Wow, Nico. Oh la la, I say, thank you, voila, yellow boy. Okay, round two, watch number one. Yana para Santo Daniel Fassi, Monik Fotobrücken.
Then I'm going for number 2. And then number 3, can you mix it on this area here? Good. Okay, take the ball, bring the ball. Maria Carmen, Maria. Wow, I'm not familiar. What? Love you. Iko. Thank you. Voila. Pati vislabākā vieta ir Maska. Tas ir episks piedzīvojums, bet pa serpentīniem, jo tas ir ceļš ar serpentīniem, un es noteikti negribētu braukt ar savu mašīnu pa serpentīniem. Labāk tad ar busiņu augšā. Bet tur ir pasakaini skati. Tas ir, tu uzbrauc augstu kalnos un dodies atkal lejā, nonākot tādā, teiksim, pirātu bāzē. Ļoti skaista pilsētiņa maziņa, neviskā vietā. Tā ir viena no vietām, ko obligāti vajadzētu apmeklēt. Bet jā, pašu Tenerifi, ja grib izbaudīt, ir obligāti vajadzīga mašīna, bez mašīnas un nekādīgi. Protams, var braukāt ar sabiedriskajiem transportiem, bet tad vismaz 2 nedēļas vajag tur būt, lai vispār kaut ko tādu jēdzīgu apskatītu. Tad, jā, vietas, ko es iesaku, Loro parks, Maska. Pati savu dzīve ļoti mierīga, es pat teiktu garīga, jo tur ir daudz tādas interesantas arī vietas, kas ir tādiem cilvēkiem, kas grib iegūt kādus garīgus pārdzīvojumus. Tas pats pieņemsim Dzeltenais kalns, kā arī ļoti daudz citas vietas uz salas. Bet ir arī nevēlas kultūras šoks. Nē, nav pareizes nevis kultūras šoks, bet dabas šoks. Jo, kad es pirmo reizi biju dienvidu daļā salas, tad sākumā likās, ka tas ir ļoti tukšņašaina vieta. Visi zaļumi ir pretējā pusē. Aiz tēdes. Un kas bija vēl interesanti, kad es biju tur, tāds jums veļas mašīnas ir ārā uz ielas, uz ko man paskaidroja, ka tur lietas ļoti reta parādība, un kas ir pats interesanti, lietus tur noķēru. Un tad otra parādība, kas ir tāda dabas stihija, ir kalima, jo kad Sahāras smiltis pārsadz visu salu un izveido tādu kā siltumnīcas efektu. Tāds kalimā. Kas vēl tāds interesants? Un, protams, kalni. Ir 3 kalni, kurus es mēģināju iekarot, 2 sanāca sekmīgi, 3. palika uz nākamo reizi. Tas ir sarkanais Dzeltenais kalns un Teide, kas ir viens no augstākajiem vulkāniem ar saviem vulkāniskajiem kristāliem, kuru man pat izdevās atrast netālu no Teides. Tad vēl gribu atzīmēt īpaši masāžu salons. Viens, kas man īpaši patika, ir Andriskās masāžu salons. Ja kādam patīk toples, tā arī ir laba vieta, kur pabaudīt labus skatus. Реально классный волны, да?